Mani sauc Eva Viļķina, un es esmu biedrības Cerību spāņu vadītāja. Biedrībai Cerību spāņi šogad jau aprit 20. gads, kopš strādājam. Esam izveidojuši daudz dažādus pakalpojumus un izveidojuši atbalsta sistēmu bērniem ar invaliditāti, ģimenēm un arī jauniešiem un pieaugušiem ar invaliditāti. Un viens no tādiem svarīgākiem darbības stūrakmeņiem ir cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība. Diemžēl mūsu valstī ir atsevišķas programmas, kas veicina nodarbinātību, bet iztrūkst tas, kad nav valstiska redzējuma un valstiskas sistēmas, kas veicinātu nodarbinātību un lai pēc iespējas vairāk cilvēki varētu atrasties darba tirgu vai atrasties sociālos uzņēmumos. Pie tā būtu tā kā vairāk jāpiedomā, jāstrādā, jo ir valstis, kurās tiek veicināts arī tas, ka cilvēki atrodas dienas centros vai specializētās darbnīcās, maksājot par viņiem apdrošināšanu, kas motivē cilvēku doties uz šiem pakalpojumiem, būt cilvēkos, kur arī pakalpojumu sniedzējs var skatīties un novērtēt viņa spējas un prasmes, kas arī palīdz tālāk virzīt cilvēkus pēc iespējas patstāvīgāku dzīvi. Ir valstis, kurās maksā stipendiju, tāpēc, kad viņš iet uz sociālo uzņēmumu vai specializēto darbnīcu apmeklē. Un tā ir tāda cilvēku motivācija. Pie mums, diemžēl, tā visa nav. Bet ir entuziasti, kas tomēr nenolaiž rokas un savā ikdienas darbībā piedomā un strādā pie tā, lai cilvēkiem būtu šī nodarbinātība atbilstoši katra vajadzībām un katra spējām. Mani sauc Marita, esmu sociālā darbiniece biedrībā Cerību spāni un strādāju tieši ar pieaugušiem cilvēkiem. Pie mums nonāk cilvēki, kām ir kādi funkcionāli traucējumi, pārsvarā tie ir garīga rakstura traucējumiem, un tad mēs viņiem piedāvājam savus pakalpojumus. Tie ir dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas. Mēs skatāmies, ko šis cilvēks prot, meklējam šos risinājumus, viņa stiprās puses, kas ir. Un mums ir ļoti daudz dažādu darbnīcu. Mums ir ziepju un sveču darbnīca, ir keramikas darbnīca, ir aušanas darbnīca, ir tekstila dizaina darbnīca un arī dažādu rokdarbu darbnīca. Un atkarībā no tā, ko viņš spēj, tad mēs viņam arī piedāvājam. Mēs ļoti skatāmies, lai cilvēks atnākot pie mums uz biedrību, lai viņš ir nodarbināts, lai šis laiks, ko viņš pavada, lai viņš ir jēgpilns. Un arī veicinām, motivējam viņu arī apgūt jaunas prasmes. Protams, būs tādi cilvēki, kas arī paliks tajā līmenī un ka viņi nespēs tādas sarežģītākas lietas veikt. Bet ir atkal cilvēki, kas spēj kaut vai aušanas darbnīcā, tad, kad viņš atnāk uz aušanas darbnīcu, kad arī mēs sākumā, lai vērojam viņu, skatāmies, ko viņš prot, kā viņš jūtas, kā ar citiem cilvēkiem arī sadarbojas. Mēs viņam dodam griezt audumu, kas ir strēmelēs, viņš viņu tin kamolā un pēc tam no šī materiāla top jau paklāji. Pēc kāda laika mēs jau viņu motivējam iesēsties stellēs un aust. Un tad, kad jau viņš to pamēģina, tad viņam tas rodas arī prieks par šo savu darbu, viņš redz šo gala rezultātu, un viņam ir priecīgs gan viņš, gan arī mēs, kaut gan varbūt sākumā viņš nemaz neapjauta to, ka viņš to var izdarīt. Tā kā motivējot un atbalstot šos jauniešus, pieaugušos cilvēkus, mēs redzam, ka viņi var izdarīt, un viņi var daudz izdarīt. Un par to ir prieks gan viņiem pašiem, gan arī mums darbiniekiem. Tālāk pēc mūsu pakalpojumiem mēs esam izveidojuši arī sociālo uzņēmumu Visi var, kur jau ir tas nākamais solis, kur cilvēks jau var strādāt patstāvīgi, viņš aiziet uz sociālo uzņēmumu.
Un tur jau tā kā viņš ir nodarbināts, viņš saņem arī atalgojumu par savu darbu. Un ideālākais variants ir, ja cilvēks strādājot pie mums, var nonākt atklātā darba tirgu strādāt. Mani sauc Jānis Saučuks. Es savas gaitas biedrībā sāku ar draugu apmeklēt. Draugs man piedāvāja, ka Siguldā ir biedrība, tāda cerības vārni. Gājām uz visādām nodarbībām, uz darbnīcām, kaut ko darbojāmies. Vadītāji man piedāvāja, kad ir iespēja pieteikt mani kā subsidētai darba vietai biedrībā, un es tam piekrita. Un tad es sāku strādāt kā darbnīcu palīgs biedrībā. 2 gadus es strādāju, jā. Un kad gāja tie 2 gadi uz beigām, tad vadītāji man pasauca uz sarunu, vai es negribu piedāvāja man palikt arī pēc tās subsidētās darba vietas, strādāt tā kā biedrībā. Es tam piekrita. Es tagad strādāju Pārē par darbnīcu vadītāju. Un darbojamies ar jauniešiem, taisam flīzu, mozaīkas, puķu podus aplīmējam. Jā, man liekas, ka šis ir tāds vienīgais darbs, kur tik laba tā attieksme ir no kolēģiem, no vadītājas vai vispār visos citos darbos, kurus agrāk esmu strādājis, nav bijis tāda attieksme un gan kā cilvēku savādāk vērtē varbūt. Un tā attieksme ir pavisam savādāka. Te ir tāda liela ģimene, visi kopā varbūt vairāk, un viens par otru tur rūpējās un palīdz viens otram. Un tā ļoti labi. Citos darbos nav bijis tā, nekad neesmu tā juties. Mani sauc Rudolfs Kūriņš. Es strādāju Cerības Pārnos kokstādes darbnīcā kā vadītājs. Šeit es sāku strādāt, godīgi sakot, pavisam netīšā. Pienāca tāds diena, kad man vienkārši pazvanīja, vai es vēlētos atbraukt, apskatīties ar tādu piedāvājumu, kad būt kā darbnīcas vadītājs un strādāt ar puišiem. Ko ilgi pat nedomājot, sāku strādāt. Protams, ar mazliet bailes sajūtu iekšā, kas būs un kā tas viss ir. Jo, protams, kā visi daudz runā cilvēki, kad tas varētu būt grūti, tas tā kā nav iespējams, un kā to varēs. Jau godīgi sakot, jau pēc nedēļas jau es sapratu, ka ar šiem puišiem ir ļoti interesanti strādāt, kad viņiem var kaut ko arī iemācīt no savas puses. Un jau tagad drīz būs vesels gads pagājis, ko mēs esam jau strādājuši kopā plecu pie pleca. Pat ir tā, ka ir sestdiena, svētdiena, brīvdiena pati ir, un jau nevar jau mājās nosēdēt, ka gribētos jau braukt uz darbu, strādāt un kaut ko jau puišiem domāt un kaut ko veidot interesantu tālāk. Mēs cenšamies veidot dažādus jaunus produktus. Protams, arī puišiem kaut ko jaunu iemācīt, un lai viņi varētu paši par sevi patstāvīgāk mazliet jau būt un jau domāt, ko darīt, un lai viņiem būtu pašiem interese un pašiem patiktu savs darbiņš, un lai nebūtu jāsēž mājās bezdarbībā un kā citur, kam nav iespējas tādas. Biedrības darbnīcās un dienas centrā strādājušie speciālisti regulāri izvērtē cilvēka vajadzības un izvērtē to dinamiku, kāda notiek nodarbinātības procesā. Darbnīcu vadītāji ir tie, kas visvairāk sajūta cilvēku, sajūta, ko viņš var, un mēģina virzīt soli pa solim uz priekšu, lai jau dotu sarežģītākus uzdevumus un saprotu, kur ir tā robeža vai var vēl tālāk. Sniegt šo atbalstu, lai cilvēks var pēc iespējas vairāk izdarīt un patstāvīgāk izdarīt kādu darbu. Mani sauc Ojārs. Es pirms atnācu uz šejienu, dzīvoju Rūjienā.
sociālās aprūpes centra, pārnācu uz biedrības ierības spārnu pakalpojumu. Sākumos nodarbojos specializētās darbnīcās, kad sociālais uzņēmums visi var atvēra kokapstrādes darbnīcu, tad pamēģināju iepatikās, tā ir sevi, turpinu šeit strādāt. Man tas ir patstāvīgs darbs, par ko es saņemu atalgojumu. Šādi tad pats kaut ko izdomāju, uztais šādu nāžu turētāju uztaisīju. Viņš starp 2 magnētiem turās. Jā, es jūtos novērtēts, ka citi novērtē man darīto darbu, kam patīk. Man sauc Andris, man patīk kokapstrāde. Es nācu vietos pansionātā. Tas nokļūtu grupas mājā. Te ir spārnu grupas mājā. Man piedāvāja kokapstrādē. Sākumā nekad nesanāca tas slīpēt, man nebija bildes, pēc tam es sāku iemācīt slīpēt. Es to slīpēju tos dēlīšus, tos šķīvīšus izslīpēju. Šitā. Šitam caukam jābūt līderam. Man darbs visu nozīmē. Pat sevi nozīmē, pat darbs man nozīmē vairāk. Tas mūsu izveidotais modelis. Bet būtu ļoti, ļoti nepieciešams arī no valsts puses lielāka iesaiste, domājot gan par subsidētajām darba vietām, jo tās ir tikai uz laiku, uz periodu, vai nu uz 1 gadu vai 2 gadiem, un tālāk cilvēks atkal paliek tur, kur viņš ir bijis. Tālāk nav tālākā soļa sistēmas, lai cilvēks varētu būt nodarbināts. Pēc mūsu pieredzes arī ir tas, kad mums ir subsidētā darba vietā bijuši cilvēki, kuri arī paliek un strādā pie mums, kur mēs piedāvājam šīs darba vietas. Kurš izvēlās, kurš neizvēlās, tā jau tālāk ir viņa izvēle. Bet arī mums kā biedrībai nav šādu iespēju, lai visiem nodrošinātu šo pēctecību pēc darba. Un līdz ar to cilvēks ir dabūjis tādu jau cita līmeņa dzīves kvalitāti, un viņam atkal ir jāatgriežas turpat, kur viņš ir bijis, un nevienmēr arī viņi spēj to pieņemt un saprast. Tāpēc ļoti svarīgi būtu arī šī valsts iesaiste, valsts līdzfinansējums, atbalsts, kas būtu motivējošs vai stipendiju veidā, lai cilvēkiem būtu interese nākt, darboties, strādāt, un tad jau, kad cilvēks ir atnācis, tad jau pakalpojums sniedzējs tālāk var virzīt šo cilvēku uz izaugsmi un lai uzlabot arī savu dzīves kvalitāti. Piemēram, man pirms 10 gadiem prasītu, vai strādātu šādā sociālajā uzņēmumā, jomā. Protams, es nekad neticētu tam. Un es ieteiktu arī citiem nenobīties un darīt to visu, un tiešām likt iekšā vilcienā un mēģināt, un beigās izrādīsies, tas būs tiešām tava vieta, jo tagad es uzskatu šo uzņēmumu par savu visu to darba vietu, kur es varu strādāt, kur es varu nākt uz darbu, tiešām nav no pašā agra rīta ceļoties augšā, ak, Dievs, jāiet uz darbu, ak, Dievs, ko es tagad daru. Nē, varbūt neiešu strādāt, bet nē, forši tu nāc un tiešām ļoti liela vēlme un prieku nāc strādāt. Un tiešām tu esi gatavs izlikt sevi, lai tu varētu palīdzēt puišiem, palīdzēt jebkam, kam ir vajadzīga palīdzība. Un tiešām novērtējuma vieta. Jā, jāiet ir un jādara. Jā. Jo sēžot mājās, nebūs nekas labāks. Tikai darbojoties, tu ej darbojies, kaut ko jaunu iemācies, satiec cilvēkus un visu laiku kaut kas notiek, visu laiku. Un, man liekas, ir jāiet un jākustās, jāceļās katru rītu augšā. Var jau kādreiz svētdienā pagulēt arī un sestdienā, bet vajag darboties, jā.
Un pašam arī prieks ir, ka tu esi kaut ko uztaisījis un ka tu redz, ka tas no sākuma tas jaunietis nevar neko grūti viņam sanāk, bet viņš mēģina un galā kaut kas sanāk un beigās ir ļoti smuki un vēl, ja cilvēkam kādam patīk, tas, ja kādu cilvēku var iepriecināt, tad tas, man liekas, viss tas darbs izdevies tā. Būtu svarīgi, ja mēs šo valsts sistēmu veidotu kopīgi, gan valstiskā līmenī, gan arī kā partneri tiktu aicināti pakalpojumu sniedzēji, sociālie uzņēmumi, uzņēmēji, un visi varētu sēsties kopā pie viena galda un domāt, kā risināt šos jautājumus. Jo cilvēki ar invaliditāti pie mums Latvijā ir ļoti nenovērtēts resurs tieši nodarbinātības ziņā.